Šodien es sākšu stāstu sēriju, kas atklās to, ko jums nemāca skolā. Par to, ko cenšas slēpt sistēma, aizliegtās lietas par naudu un brīvību, un tas, protams, nav nejauši. Un, ja tu vēlies uzzināt vairāk par naudu un brīvību, tad noteikti sekošai stāstu sērijai. Šo ceļu mēs iesim pa daļām. Šis ceļš ir priekš tiem, kas meklē savu stratēģiju dzīvē, priekš tiem, kuri ir noguruši no veciem dzīves scenārijiem, un priekš tiem, kuri vēlas patiesi kļūt brīvi. Un sāksim ar to, ka man tev ir viens priekšlikums. Tieši tagad padomā par tiem cilvēkiem, kur šajā minūtē kaut kur brauc vai kaut kur iet, vienkārši aizdomājies, kurš no viņiem ir dzīvē realizējis savu sapni. Kurš no viņiem dzīvo tā, kā viņam gribas, vai tā, kā viņam kādreiz gribējās. Vairums no viņiem ir samierinājušies ar ierasto dzīves kārtību un vienkārši peld pa straumei. Jautājums, kurš no šiem cilvēkiem ir apmierināts ar savu likteni? Bērnībā, jaunībā mēs katrs ticējām, ka mēs sasniegsim to, ko mēs vēlamies, bet vēlāk mēs redzam, ka 95% cilvēku savu sapni nesasniedz. Viņi vienkārši aizmirst par to, pēc kā viņi agrāk bija tiekušies. Par labu kam? Par labu stabilitātei. Tad lūk, šī saruna būs tieši par to, kā izmainīt savu veco dzīves veidu, kā paņemt likteni savās rokās un ķieģelīti pa ķieģelītim uzbūvēt to dzīvi, par kuru jūs katrs sapņojat. Katram no jums ir iespējas savu dzīvi izmainīt. Ir vienkārši jāsāk sev uzdot pareizie jautājumi. Sākumā vienkārši vajag padomāt, ko es varu izdarīt, lai mana dzīve izmainītos. Ko es varu izdarīt, lai es sāktu dzīvot tā, kā es gribu. Tāpēc mēs pamēģināsim ieraudzīt pasauli tādu, kāda tā patiesībā ir. Tieši tāpēc, lai tu varētu nokļūt līdz savam vēlamajam rezultātam. Par to es runāšu nākamajā video. Tāpēc seko, lai nepalaistu to garām.